Salamana pamācības 2. nodaļa. Šodien nedaudz ieskatīsimies arī citos tulkojumos un papildinājumos. Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu savu sirdi pārdomām, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām. Tad tu sapratīsi bijību tā kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu. Jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Viņš liek vaļsirdīgiem piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tiklos un pasargā tos, kas dara pareizi un paglabā neskartus savu svēto ceļus. Tad tu sapratīsi, kas ir tiesa un taisnība, kas ir skaidra sirds un kāds ir ikviena ceļš uz labu. Kad gudrība ienāks tavā sirdī un tava dvēsele pieņems zināšanas, tad labs padoms tevi pasargās un saprāts tevi paglābs. Šajā vietā es gribētu iestrapināt nelielus papildinājumus, mazliet tā, lai tā kā vairāk atnāk mums sapratne, varbūt, jā. Ir tāds moments, kad ir runa par to, ka gudrība ir apslēpta, bet patiesība ir tajā, ka Dievs nav apslēpis gudrību no mums, bet viņš to ir apslēpis priekš mums. Un gudrība nāk no Dieva, un viņa vārds ir gudrība. Dievs mums dod arī zināšanas, bet zināšanas bez gudrības ir nepietiekami, jo zināšanas tā ir tikai informācija, un tā mums nedod panākumus. Bet gudrība ir tā, kas mums atver, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā. Salamana pamācībās mēs jau vakardien ieskatījāmies 1. nodaļā 20. un 22. pantiņā ir rakstīts, bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu, tās balss atskan visā pilsētā. Tālāk tur 22. ir, cik ilgi jūs nejēgas mīlēsiet viegliprātību, cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu. Dieva gudrība ir pieejama katram ticīgajam, kurš to meklēs viņa vārdā. Gudrība ir apslēpta viņa vārdā. Kāpēc gudrība ir apslēpta? Tādēļ, ka ir viens ienaidnieks. Jāņa evaņģēlijā 10.10 ir rakstīts, ka zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. 1. korintiešiem 2 no 7. līdz 8. pantiņam ir teikts, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs ir paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo, ja tie būtu to atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Dieva gudrība ir apslēpta, jo, ja Sātans zinātu Dieva plānu, viņš nekad nebūtu pieļāvis, ka Jēzu Kristu sistu krustā. Jo šeit ir tas apslēptais, šī apslēptā gudrība, caur kuru Dievs gribēja atnest pestīšanu visai cilvēcei, caur Jēzus nāvi un augšām celšanos. Jo tad Sātanam bija jācīnās pret vienu svaidīto, bet caur pestīšanu viņam tagad ir liels problēmas, jo caur pestīšanu miljoniem cilvēku, miljardiem cilvēku caur šo jauno derību ir pieeja šim Dieva spēkam, Dieva autoritātei. Mums ir pilnvaras lietot Jēzus vārdu, Dieva vārdu un cīnīties pret velnu un visiem viņa nodomiem.
Un tā ir šī apslēptā gudrība, ko Dievs atklāja caur savu vārdu. Un Efeziešiem 3. nodaļā, 9. 10. pantiņā ir rakstīts un atklāt visiem cilvēkiem, kas ir sadraudzības noslēpums, kas no laikiem bija apslēpts Dievā, kas caur Jēzu Kristu visu ir radījis, lai tagad Dieva daudzveidīgā gudrība cauri draudzei tiktu atklāta, būtu darīta zināma varām un spēkām. Valdības un varas to nesaprot, kamēr draudze to nesaprot, kamēr nav atklāts tas draudzei. Salamana pamācībās 4.7 ir rakstīts, jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Gudrība ir galvenā. Un kad jums būs gudrība, jums būs saprašana. Nekas nevar aizstāt Dieva gudrību šeit uz zemes. Šī gudrība ir apslēpta viņa vārdā un ir atpazīstama un saprotama caur svēto garu, caur svētā gara spēku, kurš dzīvo mūsos, kas esam jaunpiedzimuši kristieši. Jo 1. korintiešiem 2.14 ir skaidri teikts, miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ķeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. 1. korintiešiem 1.24, bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Tātad ticīgajiem Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Nolieciet Dievu vārdu, viņa gudrību pirmajā vietā savā dzīvē un visās lietās. Un Jozo 1.8 ir teikts, ja mēs tā darīsim, tad mēs padarīsim savu ceļu veiksmīgu un būsim gudri. Tas šobrīd par gudrību. Turpināsim lasīt tālāk. No 12. pantiņa. Lai tu nenokļūtu uz ļaunu ļaužu ceļa un neatrastos neprātīgu pļāpātāju vidū, kas atstāja īsteno ceļu un iet pa tumsas tekām, kas priecājas ļaunu darīt un gavilē par viltību, kas virza greizi savu ceļu un noiet galīgi neceļā. Lai tu nesaistītos ar kāda cita sievu, nenokļūtu kādas svešinieces varā, kas maigus vārdus pauž un atstāja savu jaunības draugu un aizmirst savu Dievu priekšā slēgto derību. Jo viss viņas nams noliecas nāvei pretī, un viņas pašas soļi tuvojas viņai jau uz zudušo soļiem. Neviens, kas pie viņas iegriežas, neatnāk atpakaļ un neatgūst dzīvības ceļu, lai tu ietu pa labu ļaužu ceļu un paliktu uz taisnīgo stigas. Jo taisnīgie apdzīvos zemi un sirds skaidrie paliks tajā, bet bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti un Dieva vārdi nonicinātāji tiks no turienes izskausti. Un visu to mums palīdz sasniegt gudrība.